Emīla padomu. Emīla padomu. 73. sērija. Šodien mēs parādīsim, kā uzsiet Zigrika pavadu. Tātad, ko mums vajag? Pirmais, katram Zigrika pavadu materiālu. Zikopolimērs? Jā. Kādu garumu mēs šodien taisam, Egard? Es domāju, mēs taisam 50 cm vai vienkārši parādīt. Aptuveni derēs. Kaut kur šitā. Tā, nogriežam. Tad gara popa pavada apmēram. Tad, ko mēs darām? Parasti pavadēt sienu cilpu. Es personīgi nesienu. Tā, kaut kur te bija āķīši. Paņemam āķīti. Ko tu izmanto? Mikse 10. izmērs šoreiz. Var arī izmantot kaut kādas citas? Jā, ir speciāla Zigrika āķi no Foxa, ko es pats biju izmantojis. Man patīk čodā āķīšus arī dažreiz izmantot. Čodā āķīšiem ir izlietums. Nes saldējumu. Paskaties, kāds servis. Izvaram mūsu pavadu materiālu caur acis no aizmugures. Nu, tā kā parasti pavadē. Jā, tā kā parasti pavadē. Tā. Cik tu atstāji garumu? Kaut kur šitā. 2 cm mazāk, jā. Apmēram, kaut kur tā. Princips, kas ar matu, tikai nav cilpiņi. Tātad. Cik reizes tas vien? Ap 10. Jā, parasti kāds 5-6, te ir vairāk bišķi. Atpakaļ kāds 3. Izvaram atpakaļ caur aizmuguri, protams. Tagad mums vajag šitādas kiķerīšas. Pats es izmantoju trakeri. Šoreiz paņemsim sarkanu. Vai tomēr zelta? Tomēr zelta. Tā ir izvērta cauri un tagad slidinam uz mūsu āķīti. Mēs uzvaram viņu virsā. Un viņš ir virsū. Šitā ten izskatās. Ļoti skaisti. Es tas profesionāli. Tālāk mums vajag pašas putas. Es parasti saulainā laikā izmantoju bitīti, kas ir no nēša melns ar dzeltenu. Mēs šito iespiežam šitā. No komplektā ar kikerīšiem iespiežam iekšā. Tā, lai turās un cauri šito ten aplīt. Un tā prātīgi. Nu, rādi šurp, kas tev tur ir sanācis. Tā. Tās putiņas var iemērcēt kaut kur? Šķidrumā kaut kādā nevajag? Īsti nevajag. Gatavs Zigriks. Kas otrā pusē iet? Otrā pusē ir Mezgls un anti-angle sleeves, ja? jā, anti-angle sleeves. Tā, vienkārši uzvaram tā kā parastai pavadiņai virsū. Jā, uzvaram cilpu un nogriežam. Viss. Var likt uz inline, var likt uz līdz klipšiem. Tas bija Misters Zigriks Emīls SDK. Un šitā viņš būs ūdenī. Emīla padomu. Emīla padomu. 73. sērija.